šodien viesojamies Jelgavā, Svētās Annas evaņģēliski-luteriskajā baznīcā. Pat laban šī baznīca ir vecākā Jelgavā. Lieciniece vismaz 440 gadus ilgam laika posmam Latvijas, Jelgavas un Zemgales novada dzīvē. Bet tās draudzes Jelgavas Svētās Annas draudzes pastāvēšanas laiks visticamāk ir pat ilgāks. Šī baznīca ir piedzīvojusi arī laikus, kad Jelgava bija Kurzemes un Zemgales hercogistes galvaspilsēta. Cauri gadu desmitiem un simtiem baznīca ir cietusi un celta. Tā ir grauta un atkal cēlusies no drupām, taču te tā ir stalta, gaiša un aicinoša. Dievnams un draudze aicina: sekojiet Kristum. Tāda tad arī ir šodienas svētdienskolas nodarbības tēma. Skolas, slimnīcas, veco ļaužu pansionāti, tas ir sācies no kristiešiem. Jo bērni, vēl 150 gadi atpakaļ, bija līdzeklis, ar ko varēja tirgoties. Bērni bija tie, kas varēja ielīst skursteņos, un tas bija līdzeklis, kā tīrīt skursteņus. Bet Kristus mūs aicina kalpot mazākajiem, vājākajiem. Un tā mīlestība ir tā, kas neprasa neko pret. Un ģimenēs mēs arī esam iemācījušies, ka bērns viņš ir centrā. Bet, pieaugušie iemācās arī draudzē tādu teicienu, ka bērni mūsu nākotne. Ar to viņi ļoti gudri pasaka, pienāc rītdien. Bet bērni nav mūsu nākotne, viņi ir mūsu šodiena. Parasti svētdienskolas nodarbības Svētās Annas baznīcā notiek 3 vecuma grupās dievkalpojuma laikā, taču šoreiz piedalīsimies apvienotā svētdienskolas nodarbībā. Mācītājs to uzsāka lūgšanu, un tad turpina stāstu no Bībeles, kurā Jēzus aicina kādus vienkāršus vīrus sev sekot. Dieva Tēva, Dieva Dēla un Dieva Svētā gara vārdā. Āmen. Tas Kungs, lai ir ar jums. Un ar tavu gāru. Mēs lūgsim Dievu. Mīļais debesu Tēvs, mēs Tevi lūdzam, svētī mūs šodien, svētī Kungs savā žēlastībā un dari mūsu ausis dzirdīgas un sirdis atvērtas Tavu vārda patiesībai. Lai Tavu vārdu saklausām, sirdīs uzņemam un pēc Tava prāta dzīvojam. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Un pie Galilejas jūras staigādams viņš redzēja Sīmani un Sīmaņa brāli Andreju, tīklus jūrā metam, jo tie bija zvejnieki. Un Jēzus tiem sacīja: nāciet man pakaļ, es jūs darīšu pa cilvēku zvejniekiem. Un tūdaļ tie savus tīklus atstājuši viņam sekoja. Un nedaudz tālāk pagājis, viņš redzēja Jēkabu, Cebedeja dēlu, un Jāni viņa brāli ir tos laivā tīklus lāpam. Un tūdaļ viņš tos aicināja, un tie savu tēvu Cebedeju ar algāģiem laivā atstājuši, nogāja viņam pakaļ. Āmen. Mīļie bērni, jūs esat kādreiz zvanījuši kādam? Jā. Un jums kāds ir zvanījis pa telefonu? Kāpēc mēs sazvanamies ar kādu? Lai sazinātos, lai uzzinātu kaut ko jaunu. Un kad mēs uzzinām kaut ko jaunu, kad mēs esam dzirdējuši kaut ko, mēs esam citiem pastāstījuši, ko tālāk mēs darām ar to visu. Mēs paņemam sev, noliekam nost citi izmanto. Jūs esat kādreiz pieraduši redzēt savā dzīvē kādas zīmes? Jā. Un redzēt arī ārā mums tagad ir zīme. Ja mums sāk krist sniegs, ko mēs darām? Mēs sākam siltāk ģērbties, vai ne? Ja pumpuri kokos sāk raisīties. Plānākas drēbes, tad pavasaris ir. Jā. Un ja mēs redzam, kad ārā ir uz termometra stabiņa -10 grādi, ko mēs darām? Velkam šortus? Nē. Mēs velkam biezās drēbes, ja, mēs paklausam tam visam. Redziet, kad Jēzus aicina mācekļus, viņš arī runā uz mācekļiem ne tikai toreiz, kad viņš aicināja savus mācekļus, kad viņš aicināja šos zvejniekus, bet viņš aicina arī mūs kā mācekļus šodien.
tad viņš runā ar tādām īpašām zīmēm. Un kādas zīmes viņš mums saka kādreiz? Ja mamma saka, ej uz svētdienas skolu, ko tas nozīmē mums? Vai arī tas nozīmē, kad ir svētdiena un es varu pateikt nē, vai paturēt prātā un teikt, varbūt jāpaliek mājās, jo šodien ir kāda mīļā mūtene. Mums ir jāiet un jāpaklaus, vai ne? Ja mēs ejam garām kādam cilvēkam, kuram ir palicis slikti un kuram mēs varam palīdzēt, ko mums ir jādara? Mums ir jāpalīdz. Un redziet, Jēzus mūs uzrunā nevis viens ar vārdiem, bet ar mūsu sirdi, caur zīmēm. Un tā ir tā lieta, kā viņš uzrunāja toreiz mācekļus, un tā viņš uzrunā mūs joprojām. Tad būsim tie mācekļi nevis, kas vienkārši patur prātā un saka, Jēzus ļoti gudri runā. Vai arī mēs sakam, varbūt vēl ne tagad, Jēzus atnāca pie manis, bet varbūt citreiz viņš atnāks, es nolikšu pie malas. Bet, kad mēs saklausām šo zīmi, mēs paklausām Jēzum un sekojam viņam. Un tas ir tas, ko Dievs patiesībā no mums grib, ka paši saņēmuši viņa mīlestību, mēs šo mīlestību dodam tālāk. Pēc kopīgas mūsu Tēvs debesīs lūgšanas bērni dodas apsēsties un pārunāt, kā viņi katrs viens var sekot Jēzum. Mīļie bērni, mēs Jēzu taču neredzam, vai ne? Jā. Tomēr mēs zinām, ka viņš vienmēr mums ir blakus. Un vēlas mums ikvienam teikt, seko man draugs. Bet kā lai mēs sekojam Jēzum, ja viņam neredzam? Kā jūs domājat, kā Jēzum mēs varam sekot? Nolieciet man. Ja? Sirdi viņš mums pasaka, kad sekot un kad Jā, un kas no mums vēl ir atkarīgs, tad vēl kā varētu būt? Tur arī Bībeli mēs palasām. Jā, viņa vārdu. Vēl nominētiņu. Domām. Caur domām sekojam. Caur lūkšanām. Caur lūkšanām. Tieši tā. Mēs sekojam Jēzum, kad mēs apliecinām gribu viņam piederēt. Gribam darīt to, ko viņš mums liek, vai ne? Jā. Tas iet caur sirsniņu, tas iet caur mūsu lūkšanām. Kas tad mums ir jādara? Un te jau skolotāja Evija mums teica, tagad pagriežam visas savas atskaņas uz mūsu plakātiņu un izlasīsim šodienas zelta pantu, kuru mums vajadzēs tā labi atcerēties un lasam visi kopā. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Man patīk iet svētdienas skolā tādēļ, jo tur var iepazīt jaunus draugus un iemācīties daudz jaunu lietu. Parasti mēs dažādus pantus katrā reizē iemācāmies, klausāmies stāstus, zīmējam, arī dažreiz kaut ko veidojam. Panti ir kāds teksts un daļiņa no Bībeles, un es varu arī noskaitīt vienu, ko mēs šodien mācījāmies. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Marka evaņģēlijas 1. nodaļa, 17. pants. Kas tad ir cilvēku zvejnieki? Mēs zinām, ka zvejnieki ko ķer parasti, zivis, bet kas ir cilvēku, kā to saprot? Kurš vēl zinās pastāstīt? Mēs būsim tās zivtiņas, jā, jūs tā arī domājiet. Bērni, tie ir cilvēki, kuri citiem stāsta par Jēzu, lai arī visi varētu Jēzum sekot. Tie esam arī mēs, jo mēs arī varam saviem draugiem stāstīt. Mēs varam kopā būt ar Jēzu, un to mēs arī darām. To mēs darām svētdienas skolā, to mēs darām mājās savās lūkšanās. Esam paklausīgi Jēzus vārdam. Un Jēzus tad, ja mēs būsim paklausīgi, tad Jēzus mums rādīs, kas mums ir jādara. Un tagad būs ļoti interesanti, ja jūs uzmanīgi klausīsieties. Pārcelsimies 2000 gadu atpakaļ, mazliet mazāk, pie Ģenecaretes ezera. Tas bija liels ezers, kurā bija daudz zivis un bija zvejnieki. Un arī Jēzus tur ir pie šī ezera. Un Jēzus uzrunās zvejniekus, kuri būs viņa pirmie mācekļi.
Lai bērniem vieglāk būtu saprotams šis stāsts no Bībeles, kuru jau nodarbības sākumā lasīja mācītājs, viņiem tiek dota iespēja lomās izspēlēt zvejnieku sarunu pie ezera. Ar kādā agrā rītā dosimies visi kopā uz Dženeceretes ezeru. Krastā daži zvejnieki tīra savus tīklus. Tie ir Pēters, Jēkabs un Jānis. Viņi zvejojuši visu nakti, bet nav noķēruši nevienu zivi. Pēters, Jēkabs un Jānis tīra savus tīklus. Netālu stāv Jēzus, viņam apkārt pulcējas cilvēki. Tā zvejošana man jau ir apnikusi. Strādājām visu nakti, bet neko nenoķērām. Man arī, Pēter, tikpat labi mēs mājās varējām gulēt savās gultās. Es nezinu, ko darīšu, ja arī šonakt mēs neko nenoķersim. Jāiztīra vēl viens tīkls. Kā man gribas ātrāk doties mājup un izgulēties? Paskaties, Pēter, kas ir šis cilvēks? Kur? Tur tajā pūlī liekas, ka viņš sāka runāt. Tas ir Jēzus. Vai tad tu neesi par viņu dzirdējis? Viņš ir no Nāceretes. Agrāk viņš bija galvenieks, bet tagad ceļo apkārt stāstīdams cilvēkiem par Dievu. Es esmu dzirdējis, ka viņš dziedina slimos. Vai tā ir taisnība? Jā, tā ir taisnība. Pirms dažām nedēļām viņš bija Kapernaumā. Todien manai sievas mātei bija drudzis. Kāds to pastāstīja Jēzum, un Jēzus atnāca un dziedināja viņu. Tas bija tik dīvaini. Likās, ka viņš drudzim teica, atstāja viņu, un pēkšņi sievas māte atveseļojās. Viņš nāk šurp! Tālāk Jēzus pienāca pie šiem nelaimīgajiem zvejniekiem un, zinot pa viņu neveiksmīgo zvejošanu, teica Pēterim, lai uzticas viņam un dodas atpakaļ ezerā izmest tīklus. Zvejnieki sākumā vilcinājās, bet beigās paklausīja Jēzum un devās. Šie tīkli piepildījās ar tik daudz zivīm, ka viņiem vajadzēja lūgt palīdzību blakus laivai, lai smago lomu izvilktu. Tagad abas laivas bija tik pilnas ar zivīm, ka no smaguma gandrīz nogrima. Zvejnieki nekad nebija redzējuši tik daudz zivis. Viņi saprata, ka Jēzus nav parasts cilvēks un nobijās. Taču Jēzus viņiem teica, lai atstāja laivas un seko viņam. Šie zvejnieki kļuva pa Jēzus pirmajiem mācekļiem. Tā, bērni, mēs tikko dzirdējām, un es redzēju, ka jūs visi uzmanīgi klausījāties, kā notika pirmā iepazīšanās, kā zvejnieki saprata, ka tas ir Jēzus, kuram vajag klausīt un iet līdzi. Un viņi saprata, ka nevar paļauties uz saviem spēkiem, jo nekāda loma jau nebija, vai ne? Viņi atnāca pilnīgi tukšā viņu laivas, bet tad, kad Jēzus teica, viņi saprata, ka Jēzum ir vara gan debesīs, gan ir zemes. Un tā mēs šodien iepazināmies ar pirmajiem mācekļiem, kurus Jēzus aicināja sev līdzi. Pirms vēl sadalīties mazākās grupiņās, bērni visi kopā ar skolotāju Solvitu Bukšāni iemācījās jaunu dziesmu. Dievs ir šeit, līksmojiet! Un tā kā mēs šo dziesmu mācāmies pirmo reizi, tad darīsim tā, ka katrs pantiņš sadalīts ir uz pusēm, un jūs redzat, ka viņi atkārtojās katra pantiņa, gan sākums, gan beigas. Bet, lai maziņie bērni arī varētu iemācīties tie, kas to nemāk lasīt, mēs no sākuma izlasīsim, es noskaitīšu tos vārdiņus un atkārtosim. Tad es nospēlēšu, jūs paklausīties, kā skan, un atkal visi kopā nodziedāsim. Sarunāts? Jā. Tātad, pirmais pantiņš sāk šādi. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai viss apkārt prieks. Atkārtosim. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai viss apkārt prieks. Tagad paklausīsimies, kā tas skan. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai viss apkārt prieks. Otrā puse. Dejojiet, uzdziediet, lai viss apkārt prieks. Tagad vēlreiz visi kopā. Dejojiet, uzdziediet, lai viss apkārt prieks. Un tagad dziedām. Dejojiet, uzdziediet, lai viss apkārt prieks. Otrais pantiņš sāks tāpat kā pirmais.
Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Un lēnām atkārtosim. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Un dziedam. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Pasmaidiet, aizlūdziet, lai visapkārt prieks. Pasmaidiet, aizlūdziet, lai visapkārt prieks. Un pasmaidiet, aizlūdziet, lai visapkārt prieks. Trešais pantiņš. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Sveicinot, aiciniet, lai visapkārt prieks. Sveicinot, aiciniet, lai visapkārt prieks. Sveicinot, aiciniet, lai visapkārt prieks. Tā kā mēs esam iemācījušies gan pirmo pantiņu, gan arī melodiju, tad beigās nodziedāsim pirmo pantiņu kā nodziedāsim visu pantiņu kopā. Tad es atkārtošu, ja neatkārtos. Jūs neatkārtojat. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Dejojiet, uzdziediet, lai visapkārt prieks. Atcerēsimies, ja? Nu tad dziedam pēdējo pantiņu kopā visi. Dievs ir šeit, līksmojiet, lai visapkārt prieks. Dejojiet, uzdziediet, lai visapkārt prieks. Jūs esat lieli maleči. Pēc kopīgās dziedāšanas bērni sadalījās grupiņās pa vecumiem un devās pildīt dažādus uzdevumus jau atsevišķi. Mazākie bērni krāsoja zivtiņas, kuras pēc tam ievietoja lielajā tīklā. Darba gaitā skolotāji bērniem stāstīja par to, kā zivis ķēra senos laikos. Ar ko viņi ķēra zivtiņas, kā jūs domājat? Ar tīkliem. Ar tīkliem. Ar makšķeru neķēra. Nē, tādā laikā neķēra. Tur tādā laikā zivtiņas ķēra ar tīkliem. Tad jau nebija vēl izdomāts makšķeru. Un brauca aizsavrā ar laivu. Parasti to darīja vakarā. Jā, un Jēzus viņai palīdzēja, jo viņi visu dienu bija, visu nakti bija zvejojuši, un nevienu zivtiņu nebija nozvejojuši, ne? Neviena nebija. Tad teica, ka vakarā nevarēja iet ar tukšiem vēderiem gulēt. Tieši tā, un vēl tā bija viņu vienīgā iztikšana, šīs te zivtiņas, un šīs te zivtiņas viņi varēja arī iemainīt pret maizi, pārdodot, viņi varēja pārdot varēja naudiņu un varēja nopirkt. Jā, un varēja nopirkt tās lietas, kas bija viņiem nepieciešams, eļļu, maizi. Arī pienu. Jā. Kad tīkls bija piepildīts, bērni devās to ielaist uzzīmētajā ezerā. Liekam visu ezerā. Liekam. Viens. Tā, Jānis nāk. Vēl Jānis paņem. Tīkla. Šeit mums ir tīkls. Pilns ar zivīm. Zvejniekiem nevar nekādīgi. Liekam klāt, liekam. Izcelt, un tāpēc viņiem vajadzēja otru laivu, jā? Izdevās šī zveja, ja? Bija pilns tīkls ar zivīm.
Un arī pilnas laiks ar siltiņām, jā? Izlasīsim zelta pantu. Izlasām zelta pantu. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Jaunākie skolas vecuma bērni labirintā meklē Jēzus pirmo sekotāju vārdus. Mēs uzzinājām, ka Jēzus pie Ģenecaretes ezera sastapa savus pirmos 4 mācekļus – Jēkabu, Jāni, Andreju un Pēteri. Nākošais uzdevums ir, Lauri, izlasi ļoti skaļi tagad, kas vēl būs jādara, skatāmies visi darba lapiņām. Sakārto vārdus pareizā secībā, lai izlasītu Jēzus teikto. Jums gan veikli gāja, un tagad izlasīsim, kāds teksts te bija, ne visi kopā. Un Jēzus tiem sacīja, nāciet man pakaļ, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Mata 1. nodaļa, 17. pants. Un visbeidzot vecākie skolas vecuma bērni kopā ar skolotāju Edgaru Bukšānu un mācītāju pārunāja, kā viņi ikdienu var sekot Jēzum un ko var mācīties no lasītā Bībeles stāsta. Mēs mācījāmies par to, kad vajadzētu vairāk uzticēties cilvēkiem un kā dot to Dieva vēsti citiem. Un ja Jēzus aicina, tad arī vajag viņam paklausīt, jo, ja paklausīs, tad arī piepildīsies tā labā vēsts. Šīs dienas nodarbība bērniem, es domāju, deva tādu nelielu iedrošinājumu būt atvērtākiem un drošākiem pret apkārtējiem cilvēkiem. Un, kā dažkārt cilvēkiem ir dabā, uzreiz saskatīt tādu ieslēgt tādu aizsardzības reakciju. Ja? Un es domāju, ka šīs dienas nodarbība tomēr iemācīja bērniem būt atvērtākiem, skatīties, kādi tie cilvēki patiesībā ir. Vai viņš ir tiešām slikts, ja tomēr labs. Ja? Un šodien arī es domāju, ka bērniem arī tika dota tāda iesēta sēkla, kā tam, ko Dievs apsola, ka tam var uzticēties. Nodarbības beigās bērni arī kopīgi iedzer siltu tēju un cienājas ap pīrādziņiem un plācmaizītēm, bet pirms tam vienojas kopīgā pateicības dziesmiņā. Dievs viņš vēlas, lai mēs esam laimīgi. Un ja mēs ieliekam savu dzīvi, mēs pakārtojam savus plānus viņiem, Dieva plānam.
mēs pakārtojam savu laiku Dieva plānam, tad viņš atklāja mums patiesību par sevi. Kāpēc mēs šeit esam, kas ir mūsu dzīves uzdevums, kāpēc manā dzīvē tie cilvēki, kas man ir paredzēti. Un kāpēc man ir jādzīvo vai jāiet to ceļu, vai kas ar mani notiek, vai kāpēc man tas tā notiek. Un, ja man sāp, viņš spēja šīs sāpes nevis novērst uz citiem, ko mēs parasti darām, bet viņš spēja viņus dziedināt. Un tas svarīgākais, ko patiesībā Dievs dod, viņš saka, zini, šī dzīve nav vienīgā. Jo šis ir tikai tāds starposms. Viņš saka, es jums daudz ko labāk esmu sagatavojis, bet ja tu atdod man šo dzīvi, tad es spēju tev dāvāt pretī jaunu dzīvi. Stiepju savas rokas, nekā neslēpjot. Tēvs sniedz pretī savas, nekā neprasot. Tavas stiprās rokas mani cieši stāv. Uz mīlestībā tavā brīvam būt man ļauj. Stiepju savas rokas, nekā neslēpjot. Tēvs sniedz pretī savas, nekā neprasot. Tavas stiprās rokas mani cieši ļauj. Uz mīlestībā tavā brīvam būt man ļauj. Brīvam būt man ļauj. Katru manu domu glabā savā kabatā. Ar tevi jūtos kā mīlestības novietnavā. Redzot tavu sirdī mainās arī manējā. Dzīvotā ar tevi mīlestības novietnavā. Katru manu domu glabā savā kabatā. Ar tevi jūtos kā mīlestības novietnavā. Redzot tavu sirdī mainās arī manējā. Dzīvotā ar tevi mīlestības novietnavā. Katru manu domu glabā savā kabatā. Ar tevi jūtos kā mīlestības novietnavā. Redzot tavu sirdī mainās arī manējā. Dzīvotā ar tevi mīlestības novietnavā. Stiepju savas rokas, nekā neslēpjot. Tēvs sniedz pretī savas, nekā neprasot. Tavas stiprās rokas mani cieši skauj. Uz mīlestībā tā